Sakām skanīgi. Labrīt! Līdzīgi kā gaipa, man liekas, arī kruīzes kuģi atgriežas. Mums jāsāk vērot fons. Nevis putni, bet kruīzes kuģi. Labi, ka nebija plānojuši šo pirmdienu ienākt ostā, tad būtu joki, jā. Tad būtu ļoti liels pārsteigums par to, kāda laikapstākļa valda. Raidījuma gaitā pastāstīšu tik tiešām, cik mainīgi laikapstākļi šajās dienās ir daudz vieta Eiropā, bet Latvijā, jā, šī brīža prognozes liecina, ka ar katru dienu kļūs arvien siltāks tās putnu dziesmas, un man gan šķiet, ka tāpat ir dzirdamas visai. Varbūt manējie klusāk vienkārši. Varbūt, ļoti iespējams. Bet katrā gadījumā arī aizvadītās nakts stiprais lietus daudz viet putekļus ir noskalojis, un, manuprāt, koki kļuvuši un zāle kļuvusi vēl zaļāk un košāk. Par to kāda laikapstākļi. Tad šorīt Latvijā debesis ir apmākušās, daudz viet līst valdošais mērens, līdz vietām Vidzemes piekrastē brāzmains ziemeļa austrumu vējš un gaisa temperatūra Kurzemē šobrīd +4, +5 grādi, valsts centrālajā daļā +5, +6. Valsts austrumos šobrīd gaisa temperatūras svārstās no +4 līdz +7 grādiem. Arī diena saglabāsies lielākoties apmākusies, nokrišņi vairāk ir gaidām valsts centrālajā daļā, tāpat arī valsts austrumos, Kurzemē to būs nedaudz mazāk. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē +6, +7, valsts centrālajā daļā līdz +7, +8 grādiem, valsts austrumos gaisa temperatūra no +6 līdz +8 grādiem, Latgalē vietām līdz +10, bet Rīgas līdz Kurzemes piekrastē diena būs vēsāka, tur gaisa temperatūra ap +5 grādiem. Kas būs Raimonda prožektoru gaismā šorīt? Visiem patīk brīnumi, bet ne tajā gadījumā, ja tu negaidos brīnumus un arī